Tātad cūkai kauliņi. Os bāzis sfenoidāle korpus atrodas lūk šajā vietiņā. Tas ir korpus. No tā attiec spārni lūk šajā vietiņā. Tūlīt sapratīsim, kur. Jā, šis te līdz foramen orbita rotundum, tur varēs vēlāk redzēt, atrodas ala bāzis sfenoidāle. Uz otru pusi tāpatās korpus presfenoidāle atrodas dorsāli no vomera. Šis ir vomers un dorsāli no tā apakšā. Jā, dorsāli atrodas presfenoidāle korpus. Iekšpusē uz korpusa pie, tūlīt pastāstīšu, bāzis sfenoidāle. Uz bāzis sfenoidāle var redzēt tieši zem pincetes ir tāds izaugumiņš. Laikam kamerā nevar redzēt, bet zem pincetes ir tāds izaugumiņš. Pirmais, ko jūs redzat, tas ir seleturs. Varam arī labāk viennieku. Tas atrodas šajā vietā. Tas atrodas šajā vietā, šeit tas ir nolūzis. Jā, un tālāk atrodas fossa hipofiziālis. Fossa hipofiziālis. Tātad impresio medulāris, impresio pontina, cella turcica šajā vietiņā jābūt un fossa hipofiziālis. Tālāk runāsim par bāzis sfenoidālis. Uz ala. Tūlīt. Ne uz ala nekas, bet varbūt uz ala. Atrodas šajā vietā foramen lacerum. Šajā vietiņā. Un viņš arī aiziet lūk šajā vietiņā. Grūti nofilmēt. Tātad mediālāk, mediāli rostrāli atrodas incizura karotika. Lūk šīs te ierops. Tad šajā vietā atrodas incizura ovālis. Foramen magnum, ja kādam interesē. Un šis ir kanālis nervus hipoglosī. Ko tu teici? Ko? Foramen magnum? Nē, foramen jugulāre. Sorry. Sačukrējos. Kanālis nervus hipoglosī. Tālāk vēl cūkai pie šī kaula ir kristopterigoidea. Tūlīt izdomāšu, kā parādīju. Tā attiet ventrāli no ala bāzis sfenoidālis. Tā ir lūk šī te šķautne, kurā iekšā atrodas kanālis pterigoideus, kuru mēs nevaram nevienā vietā redzēt, jo tad mums jāsalauž galvaskauss. Pie presfenoidāle korpus ir iekšpusē. Es jums varu pastāstīt. Tā ir tā vieta, kur iziet kanālis optikus. Lūk šīs te kanālis tūlīt. Iebāzīsim stieplīti. Šajā vietā redz kanālis optikus. Un otrā galā, kur iziet šī stieplīte, atrodas otrs gals kanālis optikus un divi kanālis optikus kopā veido sulcus hiasmatis. Redzes nerva krustojuma rievu, jo reāli tur redzes nervi sakrustojās. Tad šis bija kanālis optikus un šis ir foramen orbito rotundum. Tālūk par cūku. Tas arī viss no os sfenoidāle. Redz, cik viegli mums iet. Tad ir os pterigoideum, ko šai cūkai var redzēt mazliet. Tas ir lūk šīs te plāksnīšu veida kauliņš, lūk šeit pēc šūītēm skatoties. Viņš ir tikai mediālajā pusē, no mediālās puses redzams. Ļoti maziņš. Un hāmulus šeit ir nolausti, bet viņiem jābūt šajā galā āķīšiem. Spārnveida kaula āķiem atvainojos. Tad ir os temporāle cūkai. Tas ir, tūlīt ieraudzīsim, kur viņš ir. Tūlīt ieraudzīsim. Pat neredzu šo. Jābūt ir šuvei šajā vietiņā. Šajā. Un ieskaitot meatus akustikus eksternus, gar okcipitāle. Ir šādi, gar foramen lacerum. Un tad iet šajā vietā, ieskaitot šo te izaugumu. Tad aiziet atpakaļ. Uz os temporāle šķir pār spetrozu, akmens daļa, kas atrodas cūkai iekšpusē. Tā ir lūk šī te daļiņa.
akmens daļa, kur atrodas meatus acousticus internus. Šis ir meatus acousticus internus. Processus mastoideus pajautājiet pasniedzēju. Pars timpanica, tad šķir, tā ir nākošā daļa. Tā ir daļa, kura ieskaitot meatus acousticus externus šo te caurumu, tā iet gar visādām daļām, gari jugulāro izaugumu, viss šis te. Tam šķir bulla timpanica, bulla ir šis pūslītis, tad ir processus musculāris, kas pēc idejas atrodas medior austrāli. Vai nu šīs, to ar mēs vēl pajautāsim. Tad ir process, tas nav cūkai. Foramen stylomastoideum ir lūk šis caurums, tas ir viens caurums. Starp processus jugulāris un bulla timpanica. Jā. Tad ir pars squamosa, kas ir diezgan vieglāka daļa, os temporāli, tas ir šis viss, izņemot pars timpanica, kā arī šīs te un līdz šuvei te. Tam šķir fossa temporālis, tā ir lūk šī te medre. Cūkai es vēl neesmu redzējusi meatus temporālis, ir arcus zygomāticus, šo te arku veido processus zygomāticus, šis ir processus zygomāticus, un processus temporālis. Tas viss veido arku zygomāticus. Un vēl vajag zināt facies articulāris, kam ir man cēviči jāzina otrs nosaukums arī fossa mandibulāris. Tā ir lūk, tulīt, izdomāšu. Tā ir lūk šī te vietiņa. Tur, kur izskatās, ka ir gludāka virsma un kā arī bedrīte. Jo tur pievienojās mandibula. Ir os parietāle cūkām. Os interparietāle cūkām nav. Ir os parietāle, tā ir lūk šis te kauliņš. Tas arī ir pārakauls saudzis kopā. Uz tā ir facies externa. Facies interna ir loģiski otrā pusē, un vēl, kas ir interesanti cūkām, tam šķir sinus frontālis caudalis, kas pēc idejas ir viena daļiņa no visa frontālā sinusa, kurš turpinās zem frontālā kaula. Tā ir viena daļiņa, viņš ir kopā ar sinus frontālis. Tad ir os frontāle, pars squama frontālis, tas ir viss, izņemot jebkuru citu virsmu. Pars orbitālis ir tā daļa, kas ieiet orbītā, tulīt, līdz foramen etmoidāle, tur ir tādas šuves arī, šai cūkai ir grūti redzēt, tas ir viss, kas ir orbītā. Tad, labi, iesim tālāk, tad ir pars nazālis, šī daļa. Ir facies temporālis, tā ir deniņu virsma, kura tā kā cūkai nav ļoti izteikta, bet uz tās vajadzētu atrasties sulkus. Paskatīšos. Pazaudēju. Sulkus supraorbitālis. Tā ir šī rieva, kurai vajadzētu atrasties uz deniņu tā kā daļas, bet deniņi tā kā vairāk būtu šeit, un to es arī pajautāšu pasniedzēju. Vēl kaut kas bija. Nē, tad uz squama frontālis izšķir facies externa, facies interna, loģiski otrā pusē sinus frontālis ir pa visu šo cūkai. Tālāk ir processus zygomāticus. Cūkai tas ir lūk šis, tas ir šis izaugumiņš, kurš pievienojās tālāk ar saiti cūkām un suņiem. Tad ir vēl fossa glandule lacrimalis, kas atrodas šajā vietā. Ja ieliek pirkstu šajā vietiņā. Processus zygomāticus uz tā. Tad vēl nākošais būs fovea trochlearis, kas atkal atrodas šajā vietiņā, ieliekot pirkstu. Vēl ir foramen supraorbitāli, par kuru es teicu, tas atrodas gan šajā vietā, gan šajā vietā. Tas met 90 grādu loku gandrīz. Un
Un tālāk būs, to es teicu, foramen etmoidāle ir pašā ventrālākajā šī kaula orbītas vietā. Tas ir lūk šīs, parasti viņš ir maziņš, suņiem tādi ir 2. Tālāk neskatieties. Tālāk ir, to es teicu, to nevajag. Tālāk ir nākošais kauls. Os etmoidāle cūkai no foramen magnum nevar redzēt, jo tai priekšā ir korpus presfenoidāle. Tādēļ varam apskatīties šajā griežumā, tūlīt mazliet saliksim kopā. Os etmoidāle ir šī daļa kopā ar šo plātnīti. Un tādas daļas ir 2, kam šķir lamina perpendikulāris, tā ir lūk visa šī te plātnīte, uz kuras atrodas krista galī, tā būs šķautne tieši pa vidu lamina perpendikulāris. Tad vēl ir lamina cribrosa, caurumainā plātnīte, kuru varēs redzēt no kaudālās puses, skatoties, lūk šeit daudz caurumiņu. Tā pati vieta no rostrālās puses skatoties, sauksies labirintus etmoidālis. Pietiks, Vomeru paši mācieties. Os lacrimāle, tālāk cūkai. Tūlīt parunāsim, atradīsim. Tas atrodas šajā vietiņā. Šī ir jocīga meža cūka, tāpēc viņš tāds garāks uz leju. Ir fācies orbitālis, kas arī līdz šejienē tas atrodas, un tur arī ir fācies nazālis, tā būs lūk šī te virsma, ārējā. Tālāk ir fossa sakcija lacrimālis, tā būs lūk bedrīte pie asaru kaula. Ir kanālis lacrimālis, kurš veidojās no foramen lacrimāle, cūkai ir 2 foramina lacrimālijā. Bet tie saplūst kopā un tāpat tās veido vienu kanālu. Un tas arī viss pie lacrimāle par cūku maksilla ir korpus maksilla. Lūk šī te daļiņa, apmēram mazliet arī tā kā apakšā varētu būt bišķiņ, tas ir korpus maksilla. Ir fācies pterigopalātina, tūlīt parādīšu. Tā būs lūk šī te cūkai, redz, šī te virsmiņa, fācies pterigopalātina. Uz tās atrodas fossa pterigopalātina, kura nav tā baigi labi redzama, bet šī te tā kā, kur jūs redzat bedri, tā arī ir fossa pterigopalātina. Tad ir tubermaksilla, kas atrodas aiz pēdējā zoba, lūk šīs pauguriņš. Ir foramen maxillāre. Tas būs caurums. Lūk, var redzēt pinceti. Es ieliku vienā galā foramen infraorbitāle. Tad veidojās kanālis infraorbitālis un iziet ar caurumu foramen maxillāre. Bet šeit uzmanīgi, jo te ir 2 caurumi. Otrs ir tas, kurš aiziet uz deguna pusi, teiksim tā. Tas ir foramen sfenopalātinum. Tūlīt tālāk. Ir fācies faciāls, uz kurā atrodas lūk šis te foramen infraorbitālis, kanālis infraorbitālis. Cūkai vēl ir vērojama fossa canina. Tā būs šī te lielā iedobe. Varbūt nevar redzēt, bet pirksts tur ļoti labi ieguļ. Kā kurai cūkai jāskatās, meklējiet bedri. Ir procesus alveolāris. Alveolas ir tie caurumi, kuros ielien zobi. Procesus alveolāris ir izaugumi no tiem zobu caurumiem. Margo alveolāris ir tā mala, pie kuras atrodas zobi, un ja zobi nav vērojami, tad ir margo interalveolāris. Bet šeit izskatās, ka uz maksillas nav interalveolāris, varbūt šī 2 mm platumā. Tad, tūlīt, pie crista conchalis, pie fācies nazālis, kas var atrasties arī iekšpusē, rādīsim no šīs puses. Tātad, fācies nazālis varētu būt gan iekšējā, gan ārējā deguna virsma
pie maksilas. Uz tās atrodas crista conchalis. Jāskatās, katram dzīvniekam tā ir savādāka, bet tā ir tā vieta, kur pievienojās os conchas. Tās ir deguna gliemežnīcas. Mums ir jāzina tikai ventrālās, nezinu kāpēc. Tad ir sinus maxillaris, to es vēl neesmu sapratis, kur viņš ir, bet varētu būt arī šajā vietā. Tālāk būs processus palatinus maxillai. To skatīsimies šai ķuciņai. Processus palatinus maxillai atrodas šajā vietā. Tas ir vienu es apvilkšu. Lūk šis izaugums. Un otrai maxillai ir lūk šis. Tātad. Uz tā atrodas sulcus palatinus. Lūk šajās vietās var redzēt. Un tie attiek no foramen palatinum majus, kas var būt starp maksillas processus palatinus un os palatinum. Bet var arī atrasties tikai uz os palatinum. Neapjūciet. Tālāk, os congenazales ventralis. Lūk šie te. Tās ir šīs gliemežnīcas. Lūk, tiešām izskatās pēc gliemezīšiem. Lūk šis te. Un tas dziļāk arī salauzti pārsvarā. Tālāk ir os incizivum. Atradīsim kaut ko labu no šī kaula šeit cūkā. Tas ir lūk šis te kauliņš. Aiziet šādi uz priekšu. Apkārt, ieskaitot šo izaugumu. Šādi. Robežojās ar maksillu, os nazāle un pietiks pagaidām. Ir korpus osis incisivi. Tā ir lūk šī te daļa, no kurienes viss izaug. Tā teikt. Ir processus nazālis, tas ir deguna izaugums, kas aiziet uz deguna kaula pusi. Tas ir lūk šis te izaugumiņš, ja? Viss. Neiet pincet platāk. Ir processus palatinus. Tas ir lūk šis izaugums. Lūk šis te maziņais ar caurumiņu blakus. Un processus alveolaris ir lūk šie te priekšzobiem un margo interalveolāra. Nevis inter, bet margo alveolāris ir lūk šis te. Tad ir os palatinum augstleju kauls. Lūk šis te kauliņš, kurš cūkai līdzīgi kā zirgam ir pieaudzis šai pusē klāt. Tālūk, bet nesajauciet ar os pterigoideum. Šis ir os pterigoideum, šis ir os palatinum jau. Jārāda līdz šuvei. Tad ir lamina horizontalis. Horizontālā plātnīte ir lūk šī te ja viena, prāsēja divas, tad reku šīs te abas. Ir lamina perpendicularis, kura ir pieaugusi klāt, tāpēc var parādīt tikai no mediālās puses. Ir foramen sfenopalatinum, kuru es teicu, ka tas ir lūk šis caurums, kurš aiziet uz iekšpusi. Uz mediālo pusi. Ir foramen palatinum majus, kuri tika pieminēti, un foramen palatina minora. Tie ir lūk šie tie maziņie caurumiņi. Bet atcerieties, zirgiem nerādiet. Viņiem ir tur, bet nerādīs. Neskaitās, ka ir. Un tad ir sinus palatinus, kurš atrodas. Tūlīt izdomāšu, atcerēšos. Lasīju grāmatā, ka sinus palatinus atrodas. Šajā vietā ir saplēsts. Ļoti tuvu pie priekšīra kaula, bet nevar īsti tā parādīt, jo šeit arī nevar redzēt, ka viņš būtu vispār. Bet jā.